Labrīt, labdien, labvakar, lai kur jūs arī būtu un ko jūs tagad darīt, tas ir sveicināti atpakaļ podkastā Viesistaba. Mani sauc Rauls Gaukšteins, vēl joprojām aiz mikrofona, tāpat arī abi brāļi, Patriks un Marks, kuri ir aiz tehniskajām lietām. Paldies jums, vīri, ka mēs varam turpināt radīt saturu un dot to tālāk cilvēkiem. Bijām paņēmuši kādu ilgāku laiku ar tehnisko tādu kā pauzī, tehniskajām brīvdienām, bet podcasts Viesistaba ir atgriezies un atgriežamies arī ar ļoti īpašu epizodi. Tāpat es arī gribu pateikt paldies Filipam Rozītim un viņa komandai, ka mēs varam būt šeit un radīt šo te saturu šajās te telpās. Jāatzīst, ka esmu nedaudz satraucies, jo šodien gan pie manis, gan ar mani kopā sarunā būs kāda persona, kāda sieviete, kuru es ļoti cienu un kura ne tikai man vienam rāda piemēru savās vērtībās, mugurkaulā, staltajā un inteliģencē, bet es domāju, ka arī visai Latvijai. Nav noslēpums, ka braucot uz šo epizodu, es domāju, kā es pieteikšu šo te savu šodienas sarunas biedru viesi. Un, lai cik ļoti es domātu un lai cik ļoti es iet cauri kaut kādiem faktiem vai kaut kādiem notikumiem, es sapratu to, kad man šis cilvēks asociējās ar Latviju. Ja man būtu jānosauc simboli, kaut kas, kas man saistās ar Latviju, ar manu tēvzemi, šī persona noteikti būtu tajā sarakstā, un viņi ieņemtu ļoti augstu saraksta vietu, noteikti top 3. Jūs jau atverot šo te sarunu, jau saprotat, ar ko viņi būs, un es domāju, ka šeit nevienam nav nekas jāpiesaka. Mēs paši zinām, ka šī persona runā pati par sevi, šīs personas darbi runā paši par sevi, un neturēsim sveci zem pūra. Ar mani šodien kopā sarunā un dialogā dosies eksprezidente Vaira Vīķa Freiberga. Sveicināti! Paldies, ka jūs pagodinājāt ar savu klātbūtni un mēs varam būt šeit kopā un doties šajā te sarunā, parunāt par piedzīvoto un par visu pārējo, par politiku un tādām lietām. Iesākumā noteikti es gribētu pieskarties jūsu bērnībai, tam visam ceļa sākumam, tam, kam jūs izgājāt cauri, lai būtu tur, kur jūs esat. Un piedzimusi Rīgā, pirmie gadi Rīgā, pēc tam nokļūstot bēgļu nometnē, tālāk cauri Eiropai, nokļūstot Kanādā, uzaugot tur, piedzīvojot tur ļoti daudz ko, izmācoties lielas un prestižas universitātes, un pēc tam atgriežoties Latvijā, nonākot prezidenta amatā. Kā jūs tagad atskatoties uz to ceļu, šis jautājums var būt ļoti plašs un tāds detalizēts, bet vai jūs kādreiz par to vispār iedomājaties, ka tā varētu notikt? Un kas jūs gribētu būt, ka jūs bijāt maziņa? Respektīvi, varbūt jūs vairāk varat ieskicēt to visu kopējo ceļu tādos pāris teikumos. Jā, man domājot par savu dzīves gājumu, es kādus gadus atpakaļ jau sāku rakstīt agrās bērnības un līdz pat pusaudzes gadiem tos agros gadus, jo viss tas bija viens liels garš ceļojums. Un vēl tagad ar zināmām tehniskām grūtībām cenšoties tikt pie savu datoru, lai turpinātu rakstīt, es gudroju, kāds tām atmiņām varētu būt virsraksts. Un tas gan iznāk tā kā ilgais ceļš uz mājām, bet tas ceļš liela daļa no mūža veda pilnīgi pretējā virzienā no mājām. Un jā, es savu dzimto pilsētu Rīgu atstāju 6 gadu vecumā, tad es viņā atgriezos, protams, visu laiku paturēju savu latviešu pilsonību, un 16 gadu vecumā no mūsu legācijas Londonā saņēma savu ārzemju pasi un līdz ar Latvijas neatkarību atguvu savu dubultu pilsonību. Es atgriezos amatā, es negribēju atnākt tā vienkārši tukšā vietā. Man bija piedāvāts dibināt Latvijas institūtu, un man bija tāds 60 gadi. Tā kā no 6 līdz 60,
tas ilgais ceļš uz mājām veda pa 3 dažādiem kontinentiem un pa ļoti raibu virkni dažādu geogrāfisko novietojumu, kuras agrās nodaļas seko Rīga, Ziemupe, Liepāja, Gotenhāfena, Parhīma, Šverīna, Vismāra, Herenvīka, Lībeka, Paderborna, Minhene, Orāna, Kazablanka, Daurāta. Atkal Kazablanka un tad Kanāda. Ceļš ir ļoti garš, un es piekrītu, arī pieņemu, ka ļoti sarežģīts. Sarežģīts diezgan. Bet vienmēr bija sajūta, ka gribas atpakaļ mājās. Man vecāki atstāja Latviju, vispirms jau Rīgu, ja, burtiski pēdējā brīdī. Viņi, mans audžtēvs Edgars Sermanovičs, cik varēja klausījās BBC, kas bija līdz nāvei bīstam, ja Gestapo brauc pa ielām, un viņiem bija tāds kaut kāds radiolokators, vai ne, kas var pateikt, ka, ja cilvēki klausās zinām garumu viļņus, ja? Un tā kā bija, un logiem bija priekšā melnais papīrs visiem, ja Rīga bija tumsā. Mammai bija jāmēģina kaut kā vērot pa logu, pa šķirbiņu, ja, vai gadījumā nebrauc šīs tās Gestapo mašīnas, un paps mēģināja no Lielbritānijas dzirdēt, kas notiek pasaulē, jo pa mūsu radio Latvijā visu laiku bija, protams, naciķu kontrolēta propaganda. Es kā bērns atceros, kad vecākiem radio bija atvērts, un tagad ziņas ir notikusi atkal frontes iztaisnošana pa 15 kilometriem. Ir notikusi frontes iztaisnošana pa 10 kilometriem. Un tas viss sākās jau 44. gada vasarā, kad mēs vecāki bija noīrējuši pusi no vienas lauku mājas Salaspilī uz pašu Daugavas krastu, ar to domu, ka Rīga tiks bombardēta, un ka tur tuvumā pie Rīgas, teiksim, mazliet uz laukiem, ka būs drošāk. Un tā ironija bija, ka tā Salaspils tika pamatīgi bombardēta, un viena bumba nokrita, kādus, es nezinu, cik 30 metrus no tās mājas, kurā mēs bijām atmetušies, bet mēs bijām pie kaimiņu viņas sakņu pagrabā. Teiksim, visa apkārtni bija vienā sakņu kamatā. Tā tas sākās. Mēs redzējām, kā, laikam tas bija 28. jūlijs, ka pāri Daugavai un pāri Ķekavai varēja redzēt, kā deg Jelgava. Lielām liesmām. Mēs varējām redzēt arī kaujas, kas notika, kā tanki šauja viens uz otru. Es atceros, ka lidmašīna lidoja pāri, Krievu lidmašīna lidoja pāri Salaspils pusē uz fronti, tieši uz to fronti, kas bija tur aiz Ķekavas. Un es redzēju to pilotu, burtiski viņa acis paskatījās, un mēs tur bija viena cita meitene lejā. Tā kā tas karš mums bija jau no 44. gada vasaras, jau ļoti reāls, un tad bija bēgļu plūsmas, kas nāca, un tur nāca Krievi, un nāca Baltkrievi, un nāca Ukraiņi kā bēgļi ar savām gotiņām, un ar savām kaziņām, un ar saviem bērniem, un kājām, un zirgiem, un kā. Tā kā, un naciķi atraka biķerniekos nogalināto ebreju kapus un viņus dedzināja, lai izdzēstu pēdas saviem noziegumiem. Un es atceros tādu incidentu, ka atnāca viens SS virsnieks, tāds Zonderkomando virsnieks, viss melnā tērpts, melniem stulbiņiem, melnā uniformā, un klauvēja pie durīm un sūdzījās, ka saimniece viņam esot teikusi, ka viņai nav olas, ko viņam pārdot, jo vācieši faktiski jau olas rekvizicionēja, vai ne? Zemnieki nevarēja brīvi olas pārdot jebko, bet viņš bija ārpus kārtas, vai sakot, atnācis prasīs, vai viņai ir, viņa saka, ka viņai nav. Un tas vēlāk, es dzirdēju, ka mamma šito te stāsta tālāk, jo tā saruna viņai notika vācu valodā,
ka viņš bija teicis manai mammai, ka, ziniet, es pret jums uzvedos ļoti korekti un pieklājīgi kā džentlmenis, bet jūs saprotiet, ka man ir viss atļauts, man tas nav jādara. Es vienkārši sadomāju, ka jūs tāda skaista sieviete un tik skaisti runājat vācu valodu, kā es pret jums attiekšos kā pret vācieti, bet jums būtu jāsaprot, ka man viss ir atļauts, es varu darīt, ko es gribu. Un tā viņš lielījās, ka viņi atroko tos līčus, ka viņi vēl pārbaudot gadījumā, ja ir zelta zobi, ja kaut kas tāds vēl palicis. Tā kā man viss tie aspekti, daži cilvēki saka, viņi neko nezināja par to, kas notiek. Es jau 6 gadu vecumā, es jau zināju un sapratu, kas notiek. Un, kad cilvēki saka, ka viņi neatcerās savu agrās bērnības atmiņas, psihologiem ir tāds termins, ka tas ir, to Freuds faktiski to izjūt, represīvā, sakot, tāda nospiešana. Es domāju, normāli atmiņas no agras bērnības noteikti ir visiem. Un ja kāds saka, ka viņam nav, tad viņš viņus ir nospiedis savā zemapziņā. Bet manā gadījumā tie pārdzīvojumi bija tik dzīvi un spilgti, jā, kā nedz arī es savā ziņā es vienkārši pieņēmu, ka tāda ir pasaule un līdz saviem vecākiem un apkārtējiem, ka visi centās turēt dzīvi, cik normāli var nenormālos apstākļos, ne? Jā, paldies par stāstu, ņemot vērā šādu te pieredzi, laikam jautāt tiešām, kas ir tas, kas jūs gribējāt būt bērnībā, varbūt būt pat nevietā, bet ar tādu tik spilgtām atmiņām un tik ļoti negatīvām atmiņām, teiksim tā, 6 gadu vecumā jau piedzīvo tik ļoti krasas, redzēja tik ļoti krasas divas monētas puses par pasauli un apkārt notiekošo. Man bija skaidrs, ko es gribu dzīvē darīt, man ārkārtīgi patika lasīt un mācīties, un man atkal tāda dīvaina lieta, kā mani vecāki kaut kādu savu draugu vai paziņu vai radu iespaidā uzskatīja, ka es pa daudz jaunu iemācījos lasīt un pieprasīja, lai man nes 2 grāmatas no bibliotekas katru nedēļu, tā kā vecāki paši ik nedēļas mainīja savas bibliotekas grāmatas. Un kāds viņam iestāstīja, ka tas varētu būt bērnam neveselīgi. Un māte atcerējās, ka viņai lauku skolā, pamatskolā ejot, tas skaistākais un gudrākais puisītis, kas bija visā skolā, saslima ar encefalītu un nomira. Un kad visas lauku tantiņas runāja, ka tad viņam, kā sakot, izdegušas smadzenes ir, tāpēc, ka viņš bija pagudrs un pa daudz intelektuāli nodarbināja savu prātu pa daudz intensīvu, un ka tas tikai pa sliktu nāk. Un man vecāki to nekad man neko neizskaidroja, neformulēja, bet vienkārši sāka bremzēt to grāmatnešanu no bibliotekas. Un tad kaut kādā stadijā teica, ka tagad vairs, jāsaka tā, tad bija tās sākās tās jukas, un varbūt arī tās bibliotekas vairs tik normāli nestrādāja. Bet man bija tāda sajūta, ka man bija, varētu teikt, liels bats pēc intelektuālās barības kaut kāda. Es skatos, piemēram, kad patās bija tā literārā gada balvas, un cik daudz ir bērnu grāmatas tiek publicētas latviešu valodā, gan oriģināli darbi, gan tulkojumi. Un manā bērnībā es atceros Pauku un Šmauku, es atceros Maksu un Mauricu, Zelma Lagerlef, Nīls Holgers un ceļojumi, bet tādas ilustrētas grāmatas ar bildēm bija ļoti maz. Un man vienmēr pietrūka lasīšanas materiāli, un es cauri savai bērnībai, tā man bija tāds vadmotīvs, ka es gribu mācīties, man ir tā kā bats vai nemācīties, iegūt zināšanas, jo tas man veicās, tas man nāk viegli. Un tad es prasīju, kad es varēšu sākt iet skolā, un man teica, es pa bāzi vēl. Un kas skolā notiek, un cik tā skolas ir. Un es domāju, cik daudz skolas ir pieejams.
cik tur tās klases un ko. Bet es visas viņas gribu iziet cauri, jo es gribu iemācīties pēc iespējas vairāk. Tā bija tāda ļoti tāda vispārēja ideja. Vai ne? Un tā man, es domāju, tāds vadmotīvs, tā arī cauri būžam turpinājas. Tā vēlme informēties un apgūt, atklāt, iepazīt, arī redzēt būtībā, arī tīri sensuāli, teiksim, piedzīvojumi. Mēs ar vīru izstaigājām Meksikā lielu daļu no svarīgākiem arheoloģiskiem novietojumiem, izkāplējām tie piramīdas un tā tālāk, un tā kā tās arī iespēja robežās vienmēr man ļoti visu mūžu bija. Svešā pilsētā uz muzeju aiziet un tādā garā. Vienmēr, kad ir kaut kas vairāk aiz tā visu, ko mēs redzam, un ka vienmēr var vēl vairāk pamācīties, izmācīties, iepazīt. Un jūs arī sekojat tam savam aicinājumam tādā ziņā, kad visas skolas un universitātes, kas jums ir absolvētas un tā tālāk. Cik nu tālu varēja tik, jā. Tikāt. Bet kurā brīdī jums tā kā pavidēja tā ideja par politiku, kad tas varētu būt jūsu aicinājums? Kas sekoja pa priekšu? Latvijas vēlme Latvijai palīdzēt vai atgriezties Latvijā? Vai tā vēlme Latvijai palīdzēt bija pilnīgi slimīga, varētu teikt, visiem trimdniekiem, kas to latvietību padarīja. Bija tāda, kas vēlējās aizmirst visu, teikt tā. Tā kā daudz imigrantu Amerikā un Kanādā. Eiropā mums gāja slikti, mums bija problēmas. Te tagad ir klusums, miers, izdevības strādāt, pelnīt, uzkrāt kaut vai bagātību, ja ir uz to kaut kādas iespējas un dzeduls, un aizmirst. Un tā latviešu lieta tikai tāda nasta. Tas bija maniem vecākiem, ja manā jaunībā, un es gribu visu to aizmirst. Es gribu kļūt par... Tie bieži bija tādi cilvēki, kas visu mūžu runāja sliktā angļu valodā un ar smagu akcentu dīvainā kārtā, vai ne? Kur pēc tiem tie, kas teica, ka viņi vēlās palikt latvieši, sūtīja savus bērnus latviešu skolā, un tajā pašā laikā audzināja tos bērnus. Tie bija tie, kas sūtīja savus bērnus universitātēs un kas ieguva profesijas un augstāko izglītību. Tā bija arī tāda dīvaina parādība. Tā kā visiem bija šī vēlme Latvijai kaut kā palīdzēt, un ak Dievs un tētīt, kā mēs, ko tik viss, kas netika darīts, manā gadījumā, piemēram, Expo 67 pasaules izstādē. Latviešu trimdnieki kopā ar lietuviešiem un igauņiem bija no Expo saņēmuši atļauju uzstāties ar savu kultūru. Viņiem iedeva vienu no tām brīvām skatuvēm, kurā savu uzvedumu veikt, un man bija tas gods tad būt par konferencier, var sakot, stādīt to priekšā visu to programmu, bet reizē līdz ar to izskaidrot, kas tās trīs valstiņas, jo tā stāties priekšā pasaules Expo, tur ir milzīgais padomu paviljons, Čehiem bija brīnišķīgs un visu apbrīnots Čehoslovākiem paviljons un Irānai, kur varēja, piemēram, iegādāties kaviāru un tā tālāk. Saprotiet, visa pasaule bija pārstāvēta. Un mēs kā bēgļi, trimdnieki, teiksim, bijušie bēgļi, izcīnījām to iespēju arī tur uzstāties. Mums nebija, protams, paviljons, un nebija valsts, ko mēs pastāvētu. Latvija bija pārstāvēt vienu nedēļu tajā padomu paviljonā. Bet man tas bija liels izaicinājums. Man iedeva programmu diždants no tautas dejas kopa, no Toronto dejos tādu deju, un tad koris dziedās tādu dziesmu un ko un kā. Visu to divās valodās, franču un angļu, pēc iespējas izteiksmīgi, kodolīgi un krāsaini stādīt priekšā. Un acīm redzot, tas tik labi man sanāca, kad es pēc tam vairāk kā stundu stāvēju un parakstīju grāmatiņas, jo katram Expo apmeklētājam tika iedota pasīte, kurā viņš var ielikt zīmogu no cik daudz valstu
paviljonus viņš ir pagūs pa to vasaru apmeklēt, tad viņš var parādīt, ka viņš ir pasaules ceļotājs, kā sakot, turpat dzīvodams Montreālā bijis. Un šis mūsu baltiešu priekšnesums tik ļoti aizkustināja tos, kas tur bija tie apmeklētāji, kur labi, vairums bija franču kanādieši, kvebekieši, bet kanādieši vispār no citiem reģioniem. Arī bija ārzemnieki tur no Amerikas Savienotām valstīm un nezinu no kurienes. Un viņi man liekas, kādu pusotru stundu stāvēja rindā pie manis kā pieteicējs tautas tērpā ģērbušās, lai es viņiem parakstu to viņu grāmatiņu, ka viņi baltiešu kā sakot, klātieni šajā pasaules izstādē ir apmeklējuši, un tas viņiem ārkārtīgi gājis pie sirds. Tā kā redziet, mēs tā darbojamies, katrs kādu savā veidā mācījām varijām, un tad es lielu daļu savu mūžu veltīju vasarās 2x2 nometņu kustībai, kurā biju arī pie dibinātājiem, biju vadībā, vienu nometni mēs ar vīru 79. gadā novadījām Kvebekā uz laukiem, pie Monreāls, un nemanot, es kļuvu par arī publisko runātāju tādos akal trimdīšu, vārdu sakot, pasākumos, kas bija tradicionāli, tātad dziesmu svētkos man uzaicināja par galvenās runas teicēju, laikam 75. gadā Toronto, tas beidzās ar lielu skandālu un ar konfliktiem ar stingrās stājas tautiešiem un tā, bet tā kā tur varētu teikt, ka tajā brīdī sākās mana politiskā darbība latviešu sabiedrības ietvaros. Citādi man, ja to var saukt par politisku darbību, tātad Latvijas vārdu sludināšana un Baltijas valstu okupācijas nelikumības arī sludināšana un atgādināšana pasaulē. Es to darīju neskaitamos dažādos veidos, gan caur organizācijām, gan pa citādiem kanāliem, un tas bija tāds pats par sevi saprotams mūža mērķis ar to domu, ka kādu dienu Latvija būs atkal brīva, bet es nekad nedomāju, ka es vēl to piedzīvošu, jo tā Padomju Savienība izstījās tik stabila, tik spēcīga, tik varena, kā mēs zinājām, ka pasaules karš ar kodolieročiem, protams, nenotiks un Dievs nedod, viņš nav tas, kas būtu risinājums. Un kā bez kodola kara, kā šo milzīgo valsti, kas varētu izmainīt, bija tā, ka 18. novembrī katrā pilsētā, kur latvieši bija 18. novembra akts, svinīgais akts, dievkalpojums, svinīgais akts un tā. Man bija runa aicināti teikt angļu valodā, Monreālā, tur tika ieaicināti citu, tā saukto apspiesto tautu pārstāvju, tātad lietuvieši, igauņi, arbēņi, grazīti, kas tur poļi, kas varēja būt. Un es tai runāju, tagad to runu uzrakstīju, ja, toreiz es savus runas rakstīju, jo uzskatīju, ka publikas priekšā, ka jābūt skaidrai, lai būtu pilnīgi skaidri tas, ko gribu pateikt. Un es teicu, es nezinu, kā un kā tas varētu notikt, bet tas kā ir, ka Padomju Savienība noteikti sabruks, ka tas ir neizbēgami, ka tas ir strukturāli iebūvēts viņas būtībā un principos, ka šāda sistēma nevar mūžīgi turpināties un ka pienāks brīdis, ka viņa sabruks pati no savām kļūmēm, no savās iekšējām vājuma punktiem, no sava nespēka un nekompetences. Un tad, tā būs izdevība Latvijai un citām apspiestām tautām atgūt savu neatkarību. Tas bija 50 gadu Latvijas dibināšanas jubilejā, tātad 18. novembrī es to kategoriski visiem apgalvoju, ka tas noteikti notiks. Un mums ir jāpaliek pārliecībā, ka tas ir tas mērķis un jāturpina atgādināt pasaulē, ka mēs kā tautas mēs eksistējam, kā tautas, kas vēlās savu neatkarību un atgūt savu zemi. Un respektīvi iziet cauri visam šim ceļam un tad arī saprot to, ka ar laiku jūs tapāt
ja ne oficiāli politiķi, tad jūs jau nesāt to politikas karogu, popularizējot Latviju un vispār Latvijas vārdu kā tādu ārvalstīs. Bet tagad jūs nokļūstat atpakaļ Latvijā, jūs izveidojat institūtu, un jums ir iespēja kļūt par politiķi. Respektīvi ne par politiķi, bet kļūt par prezidenti. Man ļoti interesē tā brīža jūsu sajūtas, kā jūs arī minējāt, no 6 gadu vecuma līdz 60, ir tā preparācija, tas process, kā jūs kļūstat par to cilvēku, lai jūs būtu tagad prezidenti. Un jūs labojiet, ja es kaut ko nepareizi saku par faktiem, bet jūs ievēl netradicionālā veidā pēc politiskā. Respektīvi, jūs nebijat piederīgi politiskajam spēkam, teiksim tā. Paldies Dievam, jo citādi es jau nekad nebūtu tikusi ievēlēt. Vai ne, tieši tā. Un tagad atkal ir tas, ko es arī dzirdu ik pa laikam jūs stāstā, kad kaut kur visu laiku kāds neticēja. Neticēja jums, ka kāpēc tu to, kāpēc jūs šito, kāpēc jūs tā vēl, kāpēc to, kad tur nevajag pārāk daudz mācīties, nevajag to. Un es ticu, ka jums arī bija cilvēki, kur teica, nevajag to prezidenta amatu. Ko tad jūs tur darīsiet tajā prezidenta amatā? Nebija. Bija kas atbalsta un tieši teica, ka... Nē, tieši otrādi. Es atceros nelaids Mārs Čirsons. Tas bija pašā neatkarības sākumā. Mēs bijām atbraukuši, tā jau ar vienu biežāk braucām uz Latviju, cik darbs atļāva, ja? Un mēs ejam cauri Vecrīgai, un tur bija tāds īru krodziņš tāds. Un mēs skatāmies liels tā kā skatloks, kā sakot, uz ielu, kas dod, un tur galdiņš, un iekšā sēž mūsu trimdīši, ar kuriem mēs esam satikušies dažādos jaunatnes kongresos, dziesmu svētkos, 2x2 nometnēs, 3x3 nometnēs, kongresos dažādos pasākumos, un citādās situācijās, un tie tur sēž un dzer ālu. Un tāda karsta diena, un mēs tur ejam pie ielu, un skan Māras māja roka, lai mēs ejam iekšā un pievienojam. Mēs priecīgi, kad satikt savējos, jo tie kā nekā bija mūsējie, tomēr vietējā Latvijā mums bija ierobežots radinieku un paziņu loks, vai ne? Un tie tādi cilvēki, kas gadu gaitā mēs dzīvojam pa visu kontinentu izkaisīti, ja? bet pazinām viens otru un bijām no dažādām latviskām aktivitātēm pazīstam. Tagad mēs tur draudzīgi apsēžamies un tāpat pļāpājam par situāciju Latvijā un saka, jā, zinu, kā tagad tiek plānot, prezidenta vēlēšanas būs. Un Māris Čirsons saka, tu būtu tās īstais cilvēks, lai būtu tagad šitai atjaunotai Latvijai par prezidentu. Un mēs visi smējamies, liels joks, vai ne? Un es saku, jā, es esmu gatava apģērbt, vai ne, tikai gādā man tagad to posteni, man jau nekas nav pretī. Un tie draugi visi saka, jā, es būtu baigi piemērot, bet viņi saprot, ka šobrīd Latvijā veidojās politiķu, kā sakot, vide no vietējiem ļaudīm, kas ir vietējiem ļaudīm pazīstami, tiek pieaicināti tādi, kas ir tādās oficiālās latviešu organizācijās, kas sevi profilēja kā tādas politiskas latviskas organizācijas, ar kurām es nebiju. Tās bija vietnīgās, ar kurām es nebiju aktīvi izņemot jaunatnes apvienības dažādās zemēs un vispasaules jauniešā tajās kongresos. Es esmu bijusi vies un runājis. Un tā kā tas iznāk? Laikam iepriekšējā gadā, jeb tai pašā 98. gadā, tad es aizgāju agrāk pretenzijā, tas vispār bija tāds ļoti īpatēji liktenes sakritība. Kanādā strādāju līdz 65 gadiem, tagad laikam jau 66, un līdz pensijai. Mana universitāte atsūta vēstuli visiem profesoriem, sakot, ka valsts kontrole ir konstatējusi, ka mūsu pensijas fonds ir ar aktuariālo rēķinvedības pārpalikumu kaut kādā veidā. Un ka būtu labi piedāvāt karjeras beigās nonākušiem profesoriem 5 gadu, līdz pat 5 gadu, vai neteiksim, atlaidi no viņa pensijas vecuma,
kas, protams, nozīmē, ka jau tā pensija tiek kā katru gadu, teiksim, viņa pensijas fondā profesors iemaksā pusi, universitātes iemaksā pusi, jo tu ilgāk strādā, jo tev lielāka pensija. Bet, ka viņi tagad kompensētu to labo gribu, ka tu esi atstājis vietu jaunākiem profesoriem, kur alga, protams, ir daudz mazāka, ja? Viņi iedod tā saukto paketi, tā saucot zinām naudas summu, ko tad iegulda zināmā pensija fondā, kā tos sauc trešā līmeņa pensijas fonda, jeb kas viņa, un var aiziet pensijā tad 5 gadus agrāk. Te man, sapcīt, tā bija viena no manām grūtākām situācijām mūžā. Es ļoti pārdzīvoju to domu, ka es uzreiz no vienas dienas uz otru nebūtu vairs profesoru, nebūtu saviem studentiem, no saviem pētījumiem un visu kaut ko, kas tad bija ļoti nopietni. Latvietība bija viena daļa no manas dzīves, bet universitāte bija otra daļa, ļoti svarīga pētniecība, ne? Nu jā, tā kā tā gada 1. aprīlī viena no, laikam, Latvijā, Amerikā, kas Kanādā iznāk, katru gadu 1. lapusē, 1. aprīlī bija viltus ziņas ar lieliem, it kā ticamiem virsrakstiem, bet tas viss bija aprīļa joks. Un tā gada aprīļa, 1. aprīļa numurā, var sakot to nedēļu, iznāk avīze ar tādu virsrakstu, kad sievas spēkojas. Un tas ir brigadieris Lugas, var sakot, vienas Lugas nosaukums. Baumas klīstot. Tagad mēs jau runājam jau nevis par 90. gadu, bet par 98. Ja? 98. gadā baumas klīstot, ka uz nākošām prezidenta vēlēšanām, Ulmaņa kungam beidzot savus 6 gadus, ja, būšot sievietes kandidāts uz prezidentūru, un pie tam 2 sievietes, un pie tam abas 2 Vairas vārdā. Un tas tika Vaira Paigale, kas bija nesen ievēlēta par Pasaules brīvo latviešu apvienības priekšsēdētāju, un es, kas biju vienkārši sabiedrībā jau diezgan pazīstama privāta persona. Un visi saldi nosmējās, ieskaitot manu ģimeni, vai ne? Es domāju, tas pamatā tas ir pagodinājums, vai ne, ka es sapratu, ka Vaira gribēja iesaistīties Latvijas politikā. Tai vasarā mēs vēl viņu kopā bijām 3 reizes nometnē Saulkrastos, laikam, jeb Salacgrīvā, laikam tas bija. Kopā tur brālīgi, kā sakot, lekcijas nolasījām un tam līdzīgi. Un no viņas atvadījāmies, ka viņa dosies uz Tautas partijas dibināšanu un iestājas aktīvā politikā. Es tomēr tajā brīdī absolūti nebija gatava kādā partijā iestāties, un tur es domāju turpināt savu. Man tas emeritas profesora status, ko izsniedz man universitāte, man atļauj paturēt savu kabinetu, savu laboratoriju, savu telefonu līniju. Universitāte administrē manus grāmatus, maksā manam asistentiem un tā tālāk. Sakot, visu privilēģijas es paturēju, man tik nebija jāpasniedz lekcijas vairs un tēzes jāvada. Un es, protams, gribēju to darbu tagad turpināt. Man bija aizsākta pētījuma un tā. Un es novēlēju Vairai daudz laimes, ja? Un domāju, ka viņai ir reāls iespējas, bet es vēl ar vienu nedomāju, ka tas ir nopietni, bet bija viens tāds moments. Nometnes noslēgumā prezidents Ulmanis ir bijis Valmierā uz prezidenta sporta spēlēm, kas bija viņa lielonkuļa, var sakot, Kāļa Ulmaņa dibināts. Un viņš tagad braucot apakaļ, pa ceļam piestājis ir, kā augsts viesis tajā 3 reizes nometnē, kuru organizēja tautieši Līga Ruperti, kas viņu dibināja, un daudz citi tādi, un vietējie, kurus viņi bija iesaistījis. Un tur bija 2 reizes vairāk cilvēku nekā tur bija fiziski vietas viņas uzņemt, tā kā viņi bija ļoti populāri. Un prezidents, viņš piekrita apstāties. Un tagad kaut kā sanāca, ka viņš tur visiem nebija. Mēs zālītē, var sakot, tā
nometnes oficiālā noslēgšanas ceremonija notiek, un pašā pirmā rindā stāv Ulmaņkungs, un blakām viņam arī viņa apsardze. Un mums kaut kādās laikam vadības lokam bija kaut kādā stadijā prasīts iznākt priekšā. Tātad mēs esam, tā kā varētu teikt, uz skatuves, kuras nav skatuve, bet mēs esam priekšā pie mikrofoniem un kaut kādus atvadvārdus tur sakam. Un mums pretī stāv valsts prezidents, un mēs ar viņu pie tam kopā uz beņķiem tādiem skolas tajā ēstuvē kaut kādu rosolu bijām ēduši, saspiedušies kopā, jo bija vairāk cilvēku nekā vietas, ne? Un ļoti brālīgi ar Ulmaņkungu tā kopā sēdējuši, viņš ļoti laipns, un mēs priecājamies ar viņu parunāt. Un tagad, bet tajā brīdī stāvot tur, tajā ceremonijā, tajā atvada ceremonijā, skatos, tur stāv valsts prezidents. Tad man blakus sēdē viens ļoti laipns kungs, ar kur mēs sarunājamies, ne? Un augsta amatpersona. Bet tagad man pretī stāv valsts prezidents ar savu apsardzi. Un man kaut kā, saprotiet, tā kā ne no kurienes. Man galvā ienāk tā doma, tagad viņš tur stāv, bet es tur arī varētu stāvēt. Pilnīgi no zila gaisa. Tas nebija kaut kas, ko es biju funkcionējis, ko es plānojis. Doma ienāca. Tā. Un man tiešām tas bija tāds dīvains piedzīvojums, jo man tā doma sanāca līdz ar tādu it kā apziņu un pārliecību. Jā, es tur stāvēšu viņu, tur, kur viņš tagad stāv, es stāvēšu viņu vietā. Ka tas notiks, sakot, ko sauc precognition. Tā kā iepriekš zinot kaut ko, kas notiek nākotnē. Man tādi epizodi daži ir bijuši dzīvē. Un es kā mazs bērns no Rīgas šķiroties, piemēram, man uznāca tāds brīdis, ka es zināju, ka man vecā māte teica, bērns, neskaties atpakaļ. Jo tad tu nekad neatgriezīsies. Un es nevaru, man gribās pastīties atpakaļ uz Lačpēša ielas to dabu un to vidu, kurā es kā mazs bērns tur apkārt skraidīju. Un man uzreiz uznāk bailes, ka es esmu manas vainas dēļ, tāpēc, ka es atskatījos atpakaļ, vai ne? Ka mēs varētu neatgriezties, un es ļoti mīlēju savu vecā māte, kas bija man augšstēva māte, kas Rīgā dzīvoja. Un man uzreiz tāda zināšana, es uzreiz zinu, nevis, ka man balss kaut kā to pateikt, bet es vienkārši zinu, ka viņai ir pa pusē taisnība. Bet pa pusē es atgriezīšos šai vietā gadu, bet tās nebūs mājas, un vecā māte es vairs nesatikšu. Un es sūtīju, sakot, uz visumu, sakot, es nezināju, kas ir visums, kas ir ko, bet es vienkārši man prātā ienāca tā doma, lūdzu, ietaupīt man šādu iepriekš zināšanu, tas ir pa daudz sāpīgi par to domāt, un ja kad tas pienāks, tas būs sāpīgi diezgan, es negribu zināt par to jau iepriekš. Jā, tādos brīžos es pats sev uzdodu jautājumu, kurš ir manu domu autors? Jā. Varbūt, redziet, tas jau tāds psiholoģisks moments, vai ne? Ka varbūt mēs vienkārši nokļūstam kaut kādā tajā brīdī, kur mēs varam šo informāciju atvērt savos prātos. Tā kā, ļoti filozofiski, bet tas ir ļoti labs jautājums. Un tad jūs atgriežaties jau 60 gados un ir piepildījušies tās domas. Un interesantā kārtā 5 partijas, izņemot saskaņai arī bija kandidāts, kāds zināt. 5 partijas, laikam no 6, ir noturējuši kongresus, partiju kongresus, un izvirzījuši oficiāli savas partijas kandidātus. Man atbraucot Latvijā oktobrī 1998. gadā, neviena pati politiskā partija, ne mūne bē, neteica par jebkādu manu eventuāli iesaistīšanos politikā. Neviens man neaicināja iestāties viņu partijā. Un viņiem visu prese bija intervijas un viss kaut kas, un televīzijā un tā tālāk ar oficiāliem kandidātiem, ko 5 partijas bija stādījuši tautai priekšā.
balstoties uz savu biedru, savu partijas biedru kongresā izteikto vēlmi. Un pagāja mēneši, un viņi bija klusi kā kaps, vai ne? Un tad, nākot uz pavasari jau, un tuvojoties tam vēlēšanu laikam, tad sāka baumas klīst pa pilsētu. Baumas, bet vēl ar vienu, neviens mani neuzrunāja, saprotiet? Un žurnāls sāk man aicināt un likt man bildu uzvāk. Rādio man aicināja sniegt intervijas. Televīzija man aicināja sniegt intervijas. Notika it kā tāda kustība, lai kā varētu teikt, ka kāds veica manu kampaņu, ja, man būtībā man pašai, nezinot, kas to kampaņu veic un kas mani bīda, bet es tiku bīdīta tādā veidā, ka viens ielūgums pēc otra, ja. Un tas aicinājums vienai jaunai koalīcijai, tā var sakot, tikt prezentētai otrā kārtā, tikai izgāžās oficiālie kandidāti. Neviens pat, viņi nevarēja atkāpties no saviem oficiāliem kandidātiem, viņi partijas tos bija izvirzījuši. Tātad es nedrīkstēju nekur figurēt. Un es varu apliecināt vēsturē, ja, ka tie nabaga kandidāti, kas bija izvirzīti, ka citi teica, kā nometamās kārtas, ja, bet tie nabaga kandidāti pret viņiem viņi uzvedās korekti līdz beigām. Viņus izraudzīja, viņus reklamēja, viņus prezentēja un deva viņiem izdevību par viņiem balsot. Tas viss, tās partijas nenodeva savus kandidātus, kā saka, kad ar Meirovics noticis un kad izvirzīts Ulbeņkungs viņa vietā, teiksim. Nekas tam līdzīgs nenotika tajās vēlēšanās, kurās es ievēju. Viss noritēja savā gludā paredzamā gaitā, bet tikai, fakts ir tāds, ka neviens no tiem oficiāliem kandidātiem pār pa 50 balsu neieguva. Un tad bija pauze, tad bija otrā kārta, un tad bija Virkava kungs, Ūdras kundze un es kā kandidāti, kur tajā brīdī, un es biju tikai dažas dienas iepriekš, man bija aicināts, ja gadījumā tiešām šis scenārijs piepildās, 5 kandidāti izkrīt un ir otrā kārta. Un viens no kandidātiem ir Virkavs, toreizējais ārlietu ministrs, bijušais premjers, ka tās citas partijas, kas nebija viņējā, gribēja gāzt Viļa Kristčopāna un viņa partijas vadīto valdību un veidot jaunu koalīciju. Un partija, kas bija visvairāk balsu ieguvusi Saeimā, toreiz bija tikko dibinātā Tautas partija. Un viņai bija man bija varētu teikt, tāda, to brīdi viņa varētu teikt, centriski orientēta partija, Nacionālā apvienība, arī kā labēja partija, arī atbalstīja šo kandidatūru, un sociāldemokrāti bija tie, kas beigās mani prezentēja kā kandidāti otrajā kārtā. Tā kā man, kā nepolitiskam cilvēkam, tādam, kas nav darbojies partijās, un vēl šodien nedarbojās, mani atbalstīja centrs un kreisais un labais spārns, kas man šķiet ļoti laba, solīda bāze, teiksim, uzticība, kādu es saņēmu no Saeimas. Un, ja mēs tagad vairāk pievēršamies tādai filozofiskai pusei un vairāk tai emocijas sajūtu pusei, nebija bail? Kā jūs domājat? Tagad kļūt par prezidentu, uzņemties šo te amatu, nest tālāk šo te jau jaunu apzīmējumu. It īpaši, kad jūs esat pirmā un arī patreiz vienīgā prezidenta, kas ir sieviete. Tīri tāds sajūta ziņā, ka te būs jaunas atbildības. Nākamais līmenis. Pārliecība, ka tas, protams, dīvainā kārtā pirmā lieta, kas man ienāca prātā, ir, ka prezidents mēdz slepkavot, vai ne? Tā kā es domāju, ja es to darbu pieņemu, tad es uzņemos risku savai dzīvībai.
teorētiski iespējams. Ne? Amerikā jau kā nekā. Ne? Tas ir noticis atkārtot atentāti. Un es domāju, vai es esmu gatava to riskēt. Tas man ienāca prātā. Citādi, godīgi sakot, salīdzinot manu pieredzi un manas spējas, kas, cik publiski bija tikušas atzītas kā cilvēkam, kas spēja ne tik vien būt vispopulārākā profesora savā pārpaseģis profesoru departamentā, bet arī jau ar stingru reputāciju kā ļoti laba runātāja tieši publiskā sfērā, ka es, var sakot, kā pasniedzēja, kas mācīja cilvēks un pārdziedzāt, un kā Latvijas un Baltijas un pretkomunismu aģitātori varētu teikt, ja? Ka man jau bija dzīves pieredze, kas īstenībā bija plašāk par to, kas tur tiem citiem kandidātiem, piemēram, Paiglas kundze bija bijusi ļoti neaktīva latviešu sabiedrībā. Viņa tikai kaut kādā stadijā sadomāja, ka viņa atgriezīsies un to brīdi PBLA meklēja kandidātu. Tas bija tāds grūts darbs, jo visu laiku viņa reprezentēja Latviju, uzreiz viņa vienkārši tāda emigrantu grupas, var sakot, ne? Tur bija tāda pārorientēšanās savās atbildībās. Un es uzskatīju, ka savā ziņā liela daļa no mana mūža ir bijis sagatavošanās treniņš šādi pamatam, kad viņš man ir ļoti piemērots tieši manām spējām un manām dotībām un manai dzīves pieredzei. Un tagad, vai jums ir no kaut kā bail tagad, šajā brīdī, šajā dzīves posmā? No kā bail? Jā. No daudz kā. No daudz kā, protams, man bailes ejot pāri pa ielu, ka man uzbrauks virsū un tādā garā. Man bail, ka Krievija neuzvar militāri Ukrainā un neuzbruk citām valstīm. Tādā garā, man bail no sāpēm un slimībām, jā. Pieminot tieši kā reiz Krievijas karu un vispārējo, jūs teiksim tā, pavērsāt valstī ļoti divus nozīmīgus pagrieziena punktus, kas ir iestāšanās Eiropas Savienībā un NATO, iestāšanās NATO. Tajā brīdī es arī ticu, ka noteikti bija daudz un diti, kuri teica, priekš kam mums tas ir vajadzīgs, priekš kam Latvijai tas ir vajadzīgs, tā pieņem. Un es ticu, es arī dzirdu cauri jūsu stāstiem, ka ļoti daudz, kur kaut kur atkal neticēja tam, ko jūs darat, kā jūs darat un tā tālāk. Kā jūs vienmēr esat noturējusi to savu iekšējo kompasu, ejot cauri ne tikai savai dzīvei, bet arī politiskai karjerai? Kas ir tas iekšējais jūsu, tas ne tikai tā sajūta, ko jūs saņemat, kā jūs teicāt, piemēram, no visuma to domu, bet kaut kāds iekšējais kompass, ka, piemēram, apkārt visi saka, ka nevajag to darīt, nesanāks vai vēl kaut ko. Kas ir tas jūsu iekšējais? Palaim nekad nav tā, ka visi, ne? Piekrīt, tas pirmais, kas jāatcerās, ka ir viedokļu dažādība. Un, redziet, mans treniņš zinātnē bija tāds, ka tu konfrontē hipotēzes. Empiriskā zinātne balstās uz to, ka, lai spērtu soli uz priekšu zināšanās, ir vispirms jāformulē kaut kāds teorētiskais pamats savam darbam, teiksim, formulēt problēmu. Ja? Bet to problēmu formulējot, ir, kā sakot, jādod dabai izvēle starp diviem iespējamiem iznākumiem. Ja no teorijas mēs secinām, ka A ved uz B, uz C un uz D un uz E, tad, lūk, manā eksperimentā mēs organizējam to eksperimentu tādā veidā, lai būtu izdevība, šim pareģojumam, tīri intelektuālam pareģojumam, kam vajadzētu notikt, kad šī grupa A dabūs vairāk punktu nekā grupa C, kuru mēs jau par dzīvām būtnēm vienmēr strādājam. Bet ir arī pretējā hipotēze. Tātad, ja tas neapstiprinās, tas nozīmē, ka kaut kas nav kārtībā ar to teoriju. Tātad teorija tiek vai no apstiprināta vai noraidīta. Un visvairāk informācijas dabūna tad, ja to teoriju noraida, jo citādāk to nevar
pierādīt. Vai ne? Nulles hipotēzi nevar pierādīt. Un tā tad, saprotiet, jebkuru zinātnisku darbu publicējot periodikā, ja pat runājot par kaut kādu eksperimentu rezultātiem. Tas ir pilnīgi rutīnas lieta, iziet cauri visiem iepriekšējiem darbiem, kas bija darīti tajā jautājumā. Izanalizēt viņu secinājumus un secināt, kuri paturam, kuri ir atmetami, un tad nākt ar to savu analīzi vai savu eksperimentu un tā. Un pretstatīt šo kādām citām iespējamām interpretācijām. Ja? Kā viens nepretendē uz absolūtu patiesību, bet uz relatīvu patiesību. Ka tas ir tas labākais, ko tajā brīdī, ko mēs zinām un ko varam secināt par to, kas pasaulē ir tas fenomens, ko mēs pētam. Nu, redziet, es uzskatu, ka politikā tāpat tās ir. Absolūti kaut kāda patiesība, svēta patiesība ir diktatūrās un teokrātijās. Demokrātijas pamatprincips ir tāds, ka viedokļu dažādība ir iespējas izpausties, konfrontēties nevis kara un brutālas vardarbības veidā, bet konfrontēt vienkārši interpretācijas, konfrontēt izskaidrojums, gluži kā tas notiek zinātnē, mākslas vēsturē, kurš glezotājs bija diženāks par tādu citu tādā garā, ne? Un man tas likās pilnīgi normāli, kad ir dažādi viedokļi, un es centos uzklausīt, kā prezidenta, piemēram, man tas zinātniskais treniņš ļoti nāca pa labu, jo es biju atvērta. Ja man bija jāparaksta likums par zvejas tiesībām, komerciālām zvejas tiesībām iekšzemes ūdeņos, un ka viena grupa atrakstīja, ka viņi to atbalsta, un otra grupa atrakstīja, ka viņi uzskatāja katastrofu, ka to nedrīkst. Ja? Un cita kā saka, mēs badā nomirsim, ja mēs nevaram pelnīt no saviem ezeriem. Nu, lūk, tad mēs pilī tika saicināti, un viņi runāja maniem padomniekiem, un mēs mēģinājām noskaidrot, kāds būtu iespējamais vidusceļš, jeb kāda būtu izšķiršanās pa labi vienam vai otram. Tas ļoti līdzīgi politikā, ja viņi notiek atvērti un brīvi un racionāli, tas nav tik ļoti atšķirīgi no zinātnes tiem pamatprincipiem. Kaut kad parasti cilvēki domā, ka tas ir pilnīgi atšķirīgi. Nu, viena lieta ir tas, ka, piemēram, politiskās vēlēšana kampaņas, man bija tā laime, tā dieva laime, ka man nebija jāiet cauri tādai politiskām vēlēšanas kampaņai, kur man būtu bijis sev jāpārdod, tā kā jāpārdod, ka jaunu, teiksim, kurpju stilu vai kūku paveidu, ja? Un jānomelno savus sāceļus. Man tas tika, paldies Dievam, tas man tika ietaupīts, par ko es esmu savam liktenim ļoti pateicīga, jo man tas emocionāli nebūtu simpātiski. Ņemot vērā kopējo vispār globālo situāciju, kāds jūsuprāt ir labs prezidents? Ar kādām īpašībām apveltīts? Kāds ir labs prezidents? Tāds, kas var pārstāvēt savu tautu un viņas intereses starptautiskā arēnā, gūdams citu valstu vadītāju un vispār pēc iespējas plašākas sfēru, respektu un cieņu. Tai pašā laikā viņam ir vajadzīga arī pietiekoša bāze atbalsts savā valstī. Nekad tad nebūs 100% atbalsts, tāda lieta nepastāv, bet pietiekoši stingru atbalsts savā tautā, kad tā tautas viņu atzīst kā cienīgu nest savas valsts vārdu un būt viņu pārstāvim starptautiskā arēnā. Un būt valsts simbolam tajā brīdī. Redziet, monarhijas ir paturējuši pārsteidzoši, cik daudz Eiropā vēl ir vecās monarhijas. Kāpēc viņas patur? Tāpēc, ka monarhija ir simbols valstiskumam un valsts vēsturiskai turpinātībai. Mūsu gadījumā, kā demokrātijai un kā parlamentārai republikai, tas reprezentācijas sloks tā tad gulstās uz prezidenta pleciem. Un tā šī
šī prasība viņam būt cienījamam cilvēkam, es domāju, ka tā ir viena no būtiskākām, un ne par velti dzeltenā prese visu laiku mēģina izgudrot visādus stāstus, un goda vārds un aktīvi strādāt, to es varu no savas pieredzes liecināt, izgudrot visādus kaut kādu bušu, pārtaisīt pa zilonu un pēc iespējas atrast kaut ko negatīvu, ko teikt par šo cilvēku. Bet redziet, es vienmēr to uzskatīju, ka tas nebija personīgs uzbrukums man. Tas bija uzbrukums cilvēkam, kas pārstāv savu valstu un pārstāv viņu efektīvā veidā. Un kad ir tie, kas ir pret Latvijas versiju, tas maz nav tik simpātisks, tā ideja, ka Latvija ir neatkarīga valsts. Tad, ja, protams, citam varbūt nepatīk mans degunssekam, tas arī notiek. Vai jūs kaut ko nožēlojat? Vai jūs kaut ko gribētu, ja jums būtu iespēja kaut ko mainīt, jūs kaut ko mainītu? Man tas viens incidents, ka es piegāju klātienai tādai ar meliem satricinātai pensionāru grupai pie pieminekļa, un man te vēlāk pārmet, ka es viņiem tādu žestu rādījis, kas viņi necieņa. Tas žests bija pavisam kaut kas cits. Es viņiem teicu, vajag padomāt un painformēties, es viņiem teicu. Un nevis uz baumām balstīties un sākt uztraukties. Un mana preses konferences toreiz teica, vai ziniet, tie cilvēki ir šausmīgi satracināti, jums nevajadzētu iet klāt. Un tā ir viena reize, kur kā mana vecā mamma būtu teikusi, Dievs man sodīja par mani iedomību, jo es domāju, es taču esmu prezidenta, kas runā ar tautu. Es taču nevaru iet garām vienai satracinātu pensionāru grupai un viņus ignorēt. Man kā prezidentei, kas ir atvērta visai tautai, man jāiet viņam klāt un ar viņiem jārunā acis pret acis, bet viņi nebija gatavi runāt sakarīgi, saprotiet, viņi tiešām nebija. Es viņiem mēģināju skaidrot, kas bija tā īstā situācija, un viņi man neticēja. Ja. Bet cilvēki negrib dzirdēt. Viņiem bija viens ļoti negodīgs cilvēks, iedevis nepareizi informāciju, un es viņiem saku, es teikšu konkrēti, toreizējais Rīgas mērs Senoks, kas bija, pastāstīt to reālo stāstu, bija apbūvēts tāda sēta apkārt brīvības pieminekļa pirms 16. marta. Un es biju 3 reizes zvanījis mēram Senokam, sakot, ka cilvēki to interpretē kā tādu simbolu, kā valdība cenšas un pilsētas valde, teiksim, vārdu brīvību apslāpēt un kaut ko tam līdzīgu. Un ka man šķita, ka tur vajadzētu drīzāk, ka tādas stalažas turēt, man nešķita pareizi. Un tie pensionāri, kāds viņiem bija zvanījis un stāstījis, kad es esot pavēlējis kā prezidents, lai tās barjeras var uzsvērt. Un man savukārt tas sakaitināja, ka sakot, kā tā var melot. Es 3 reizes tam mēram zvanu, un viņš atsakās reaģēt, un tad man pierakst, ka tas ir bijis mana pavēle, lai to darītu. Es domāju, tas tomēr ir kronis, vai ne? Tā ir nekaudība. Cilvēks pamatā ir melot, diemžēl. Un tas man šķiet, ka politikā visvairāk arī parādās, un to mēs arī visvairāk arī redzam. Starp citu, mums laiks ir ļoti ātri paskrējis, tāpēc man būs pavisam pēdējie 2-3 jautājumi. Kas jums ir brīvība? Kā jūs viņu varētu pastāstīt? Brīvība no šļaugiem, no kaut kā, kas jūs sasaista un neļauj darīt brīvi, neļauj brīvi elpot, neļauj brīvi runāt, neļauj brīvi domāt, neļauj brīvi izvēlēties savu karjeru, neļauj brīvi rīkoties. Viss tāds, kas cilvēka izvēles brīvību, ko teologi sauc par brīvo gribu, ierobežo, man šķiet kaitīgi. Un katra viena, man jau kā bērnam, tas bija tāds jautājums, ko es prasīju pieaugušiem. Jo latvieši visu laiku runāja par brīvu Latviju, par brīvu Latviju, par brīvu Latviju, un karavīri aizgāja uz fronti, dziesmu pavadīt, tāpēc, ka viņi cīnījās par brīvu Latviju,
kā tad mēs bijām, tas bija Vācu armijā un tā tālāk. Un es sapratu, ka brīvība var būt katram cilvēkam tāda, kas netraucē cita cilvēka brīvībai. Tas ir vienīgais ierobežojums, ka darīt kādam citam ļaunu. Bet tas ir arī, te jābūt ļoti precīzam savā formulējumā. Jo, teiksim, iedomājieties teorētiski skaistuma konkursu, ja? Kur tagad visas meitenes staigā, kā savu laiku, es nezinu, vai tagad tas vēl notiek, staigā peltkustībos, ja bikīnī, un cenšās sev parādīt un savus talantus izrādīt un tā tālāk. Ja tai vienai iedod to kroni, kā skaistuma karalienei, vai viņa ir darījusi pār tām, kas nedabūja to kroni, saprotiet? Nu, es uzskatu, ka nē, tāpēc, ka viņām bija brīva iespēja konkurēt vienai ar otru, un ja viena no viņām dabūna kroni un 16 nedabūna to kroni, nav tur pāri darīts. Turpretīm, ja pasaka, ka melnās meitenes nedrīkst piedalīties skaistuma konkursā pa Miss Amerikā, ka tās drīkst būt tikai baltās meitenes, tas gan ir pārkāpums par brīvību, lūk, tādā garā. Pēdējie 2 jautājumi būs tādi paši, kāds arī uzdev uz Adler kungam, kad mums bija epizode. Kam pieder valsts? Tautai, protams, tautai. Un kā jūs gribētu, lai cilvēki jūs atcerās? Kas ir tas, kā jūs varētu to noformēt? Kas runātu par jums? Gan kā labu zinātnieci, gan kā labu prezidenti. Es vienmēr savu darbu centos darīt pēc labākām savām spējām un spēkiem, vai ne? Un es bērnībā gribēju būt laba meitene, un mūžu galā gribētu būt, jā, bijusi laba prezidente un laba zinātniece. Pieņemu, ka šī epizode iznāks pēc 4. maija svētkiem. Un labs cilvēks. Starp citu, tas nemaz nav triviāli. Tas bija tas, ko es arī galvā turēju. Es gribētu atcerēt, kā labs cilvēks. Bez amatiem, bez apzīmējumiem, vienkārši labs cilvēks. Vienkārši labs cilvēks. Jo tas ir visa būtu pamatā. numur 1. Tas būtu būtībā numur 1. Jo vispārējais ir sekundārs. Jā, tas viss tikai seko. Sākumā ir cilvēks. Un ņemot vērā, ka šī epizode iznāks pēc 4. maija, kas būtu tas, ko jūs gribētu novēlēt visai Latvijas tautai? Jo man šķiet, ka globālā situācija arvien vairāk un vairāk mums parāda to, ka nekas netiek uzdāvināts, viss tiek nopelnīts, un tie ir daudzi gadi, daudz sviedru, daudz asiņu, daudz sāpju. Bet jā, man šķiet, ka tauta arvien vairāk un vairāk sakļaujās un satuvinās. Tad kādi būtu jūsu vārdi novēlējums visai Latvijas tautai? Man gribētos nākotnē redzēt Latvijā katram tās iedzīvotājiem dziļi iesēdušos pārliecību, ka mēs latvieši esam nācija. Tātad mēs katrs esam šīs valsts loceklis, kā šīs nācijas piederīgais. Un es te nerunāju par ģenētisko mantojumu, ja par ģimenes valodu, kas bērnībā runāt, ja par to, bet patiešām par latviskumu kā piederīgu Latvijas valstī. Un ka šeit dzīvo tauta, kas ir izveidējusi kopēju kultūru telpu, kas ir tā latviskā, kopā draudzīgās attiecībās ar saviem kaimiņiem un citām kultūrām. Un ka viņi dara visu, ko var savu mūžu laikā, lai ar savu darbu un ar savu devumu šī tauta un nācija, kas apdzīvo šo zemes gabalus uz mūsu planētas, izveido par to, ko savulaik Rūjienas mācītājs teica, ka tā varētu būt kaut vai paradīze virs zemes. Tātad ne grēku ieleju, bet paradīzes dārzu, izkopt to savu valsti, būdami šās valsts šeit dzīvojoša nācija, apzināt savu nācijas pienākumu pret šo zemi. Un, jā, un tā kā mēs, piemēram, mums ir dienas, kad mēs respektu jūrai izsakām, mums jāsaka respekts debesīm un zemei būtībā. Ka mēs darām visu, lai viņu padarītu skaistāku, labāku
spožāku. Un ka te ir kaut kas, ka te ir kāda piederība, redziet, ka mēs katrs, tāpēc, ka mēs esam brīvi cilvēki brīvā valstī, tieši tas mums ļauj izbaudīt labāk to piederību sajūt kaut kādai kopībai, ko mēs visi nesam kaut ko līdzīgu. Mums ir kaut kāda, varētu teikt, ka mēs esam radinieki savā veidā. Un es domāju, ja padomājam par kā katrs cilvēks jūtās augstākos paceļājuma brīžos, dziesmu svētkos, kad tiek dziedāta kāda no tām dziesmām, kas liek visiem, kad izplūst asarās. Tā sajūta ir, man šķiet, tā saistviela, kas tiešām arī mazai valstī var piešķirt diženumu tādā nozīmē, ne ka viņi apspiež citus, jeb uzspiež citiem savus viedokļus un savus intereses, bet visā, kā viņi dzīvo, kā elpo un kā attiecās pret citiem cilvēkiem un pret savu zemi, kad ir šis diženums un cēlums, pa kurām mēs mūsu folklorā, piemēram, mūsu senči ļoti vienkārši cilvēki, bet viņiem bija goda un cieņas un cēluma izpratne. Man tā šķiet mūsdienās tādas aizmirstas kvalitātes, ko nākotnes Latvijā es būtu priecīgi, ja es varētu stādīties priekšā, ka tā paudze, kas nāks tagad, un tās paudzes daudzskaitlība, kas nāks, ka viņām būs šāds kāds ideāls, pēc kura viņi tieksies savā dzīvē. Jo visu laiku mēs jau tiecamies pēc kaut kā ar savu darbību un ar savu esamību. Jā, absolūti piekrīt par to, ka valsts sākas mūsu katru mājās, mūsu katru 24 stundās, un tā saliedētība tautas sāks ar mums pašiem. Un man ir tāda maza tradīcija, ko es arī te gribu pateikt skaļi, jūs to stāstījāt, un es par to atcerējos. Man ir tāda tradīcija, kad man nozīmīgos brīžos es lieku aproču pogas, kas ir zobrati, un es tad viņiem pieskaros un sev atgādinu to, kad es esmu daļa no lielās bildes, tāpat kā mēs katrs latvietis. Kas jums ir? Ar zobratiem. Zobratu, vairāk zobrati ir aprošu pogās, lai sev atgādinātu to, ka tā lielā bilde ir detaļās, un tā visa tauta ir detaļās. Katrs mēs izkopjam šo te kopības sajūtu savās mājās, savā sētā, un man ļoti patīk, ka jūs arī pieminējāt dziesmu svētkus, jo piekrītu tajās dienās, kad ir dziesmu svētki, tajā laika periodā var just to vienotības sajūtu, kas valdas ar cilvēkiem, un tas ir kaut kas skaists. Un tad viņi var sataustīt tieši tā. Paldies jums liels tiešām, Freibergs kundze, par laiku, par to, ka ieradāties, par to, ka jūs esat, par to, ko jūs darat, ko jūs darījāt valsts labā. Paldies jums par visu, un spēcīgi jums veselību, un kā es saku, kaut kad jau tas laiks un telpa pazudīs, bet vienīgais, kas pār tām robežām plūdīs, būs mīlestība. Un paldies jums arī par mīlestību pret tautu, pret Latviju, pret latviešiem, pret savu dzīvi, un ka mēs varam no jums ņemt piemēru. Paldies jums. Jā, pa mīlestību mēs nerunājam, un es kaut kā to pieņēmu, kā paši par sevi saprotu. Es arī. Tas ir visam pamatā. Arī, tieši tā. Tas ir visam pamatā. Ar jums es šos jautājumus izslēdzu, jo es sapratu, ka par vērtībām un par mīlestību nerunāsim, tas jau ir visa pamatā. Bez tā nevar, un jā, tas iet visur pa priekšu. Tā kā paldies jums par laiku, par visu. Ņemiet pa labu. Paldies par cilvēcību. Galvenais par cilvēcību. Paldies visiem skatītājiem un klausītājiem. Podcasts Viesistaba atgriežas palēnām ar epizodēm, un turpināsim veidot saturu, runāsim, stāstīsim, un galvenais būsim cilvēki. Paldies jums visiem!